Karačam vēls ir, bet es šito gribu nofilmēt. Šodienas tēma ir bailes. No kā tās rodās un kā viņas pārvarēt. Tā no kā rodās bailes? Bailes rodas no sāpēm, bailes rodas no kas zaudēšanas, vai arī ko nezinām vai neizprast. Tad kā viņas ceļas? Jā, bailes ceļas no domas par nākotnes sāpēm, no domas par nākotnes sāpēm, ok? Kāpēc mums tāda doma ir? Ja mūsu domas izceļas no vēlmes pasargāt sevi no sāpēm, un tas ved uz bailēm. Mēs esam tādā fear state'ā. Point being, un tad esmu te lost. Tad, tā, ko centos izprast, tur pēc vienkārši tāds switch up no šitā uz likteni. Ka pēkšņi tagad tur ir ķipa liktenis, kad bailes sakne ir mūsu vēlme sev pasargāt no sāpēm, jā. Un tad ir, bet mēs nevaram sev no tām pasargāt, jo tas ir likteņa rokās. Un tagad tur tāda big pause, kā saprast likteņa rokās. Tur pateic kaut cik praktiski un saprotam piemēram, kas ir liktenis, kā izprast labākas liktenis. Piemēram, liktenis, skatīties to, kā liktenis ir, kā parakstīts ķipa likums plašākā skatā. Tas ir, ja tu bumbu uzmestu gaisā, visticamāk, ja nav nekāda ārēja apstākļa ietekme, kādā brīdī tā kristu lejā. Tā kā būtu lemts, tā kā krist lejā. Nu kā, jā. Un tādā sakarā tas laikam bija domāts, ka sāpes ir šā vai tā lemtas notikt. Un tas, ka mēs tur čakarējamies par tām un kā viņas izbēgt, lai notiktu, ir pilnībā nevajadzīgi. Tas ir pilnībā bezjēdzīgi, ja tās vienkārši notiks. Tā ir daļa no dzīves. Un tas, ko mēs varam darīt, tas, ko mums vajadzētu darīt, ir, kā sanāk, tas, ko mums vajadzētu darīt, ir uzskatīt. Tur tajā ir bišķi grūti iebraukt, ja baigi kritiski un punktuāli domājot, nedomāt tā vuduji vai garīgi vai šito saprat, varbūt bišķi grūti iebraukt. Man ir grūti, ja pat es tā baigi nedomāju. Laikam es domāju tā. The more you know. Es tikko sapratu, ka es arī tāds ļoti punktuāls. Wow, pagadē. Bet jā, tas sanāk, ka mums, ja mēs apzināmies to, ka tas nav mūsu rokās, ka tas ir likteņa pirksts, tā teikt. Viss, kas mums atliek, ir pieņemt un ticēt un izprast to, kā viens tās sāpes ir vajadzīgas, un otrs tās sāpes ir paciešams, ka mēs varam viņas paciest, ka viņas domāts kaut kam, ka viņas vajadzīgas, lai mēs viņas piedzīvot, lai arī no viņām mācītos, un viņas ir paciešams. Tāpēc, jo mēs no viņām nekā turpinām staigāt un mācīties un tā. Un jā, un kad tu saproti to, tad jau godīgi, jā, tev bailes baigi vairāk nepāņem. Tā sakot. Jā. Jums jāpieņem, ka liktenis mums nekad nedod sāpes, ko mēs nevaram paciest. Un nekad nedod sāpes, kas nav priekš mums vajadzīgas. Dīvaini. Ja tu padomā dziļāk, dīvaini. Jo tur ir tik daudz atzaru, pie kā pieķerties. Tā kā, kāpēc mums vajag to mācīties no sāpēm? Kāpēc mums vajag viņas paciest? Kāpēc mums viņām ir jābūt paciešamam? Un arī tad atkal tur nāk viss. Tā kā jau mūsu uzskats, tas, ka mēs pievēršam uzmanību, tas tam ir spēks. Vienkārši, jā, jāuzticās. Kad uzticās, kad mācās,
un ka pieņem, ka vienkārši tā būs, tas, es pieņemu tev kaut kādā veidā uplifto un liek justies labāk. Ar labu.